lielvalsts ir Holanda, tāpēc man droši karaliene dzīvo Holandē. Holanda ir bagāta ar dažādām karnevāla tradīcijām. Tad ir tāda maska zelta meitenīte. Veidojot masku, izmantoja stiepli, kuru vajadzēja satīt garā spirālē. Lai uztaisītu pašu masku, vajadzēja kartonu, kuram virsū uzliku brūno kartonu. Pēc tam izdomāju, ka maska bez deguna neizskatīsies labi. Tāpēc uztaisīju degunu zelta krāsā un izdomāju nosaukumu zelta meitenīte. Karoči, es taisot masku, izmantoju papīru, stiepli un pērlītes, darba tehniku, autora tehniku, pētīju Japāņu karnevāla maskas. Skolotāji ir Ārija Galva. Mēs viņai dosim krūzi ar masku, rakstīts tikai. Paldies! Apsveicam! Vēl apsveicēt tie, kas iegūst tās krūzes, jūs iegūsiet skolotājas Anitas darbu. Tas ir viņas roku darbs. Tas nav veikalā pirms. Ilgi sanāca veidot? Pīķerīgs darbiņš? Nebija idejas no šā. Un mēs vienkārši tādu veicināšanas, tādu mazu balviņu, zīmuli un konfekti Mikušu Jaustiņam, Sandijai Eglītei un Alvim Zālamanam, ja es pareizi izrunāju. Jā. Aizejiet, lūdzu. Rit var aiziet. Jā. Viens ir. Tas nav viņš, bet pārstāv. Tad ir tur tādi 3 zīmuļi, lai jums tagad izdodās, kur skices zīmēt jauniem darbiem, skolotājiem.